Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu par Solas digitālo metamēru Cito. Sola ir firmā, kuri ražo mēra instruments. Un es nesen biju iegādājis metamēru digitālo. Un es pastāstīšu, vai viņi vērts, jo viņi padārgi maksāja tur 160 eiro. Un gribu zināt, pastāstīšu, vai viņš vērts. Tad atveriet vaļā. Tur ir tas Solas metamērs. Tur tieši metamērs ar displeju. Viņam ir iekļauts tur instrukcija un USB-C lādētājs. Tāds balts. Viņam vēl klāt bija tas somiņu atzīme. Tad ieliek iekšā šo metamēru, paņem metamēru un ieliek iekšā tā kā. Un aizteic iet. Tad var pieķibināt biksē, vai ko tu gribi. Tad atver vaļā un izņem ārā. Tos tagad noliks malā. Tagad par metamēru. Tagad es rādīšu, kā mērīt. Tūlīt es paņemšu vienu no mēbelēm atvilkani. Un mēs mērīsim iekšējā diametri. Tūlīt es pastāstīšu par to. Tad paņem to Solas metamēru. Ir jātur tas augšējais pogas viņam ir. Viņam uzrādās logo. Un reku tur rāda tagad milimetros. Tur var paņemt centimetros. Uzspiežat cm. Un tur ir tagad centimetros. Ja ir milimetros, tad ir jāuzspiež mm. Un mums tagad tā kā parastam metamēram gandrīz vai. Tad izmēr, cik tad vajag. Bet mums vajag iekšēji diametri. Lai iekšēji diametri izmērīt, ir jātur 2 centimetru un milimetru turot. Un tagad viņš ņem iekšpus. Iekšēji diametru tā. Viņš ņem veselu, tā kā digitālu metamēru. Vienīgi tur iekšēji parastajam metamēram nevar iekšpus izmērīt precīzi. Tāpēc, ka tur ir viņam jalots. Kur tur paņem metamēru parasto. Un viņa ir jalots. Tur var 1 vai 2 centimetri kļūdīties ar to. Un tad tu nevari pateikt, cik tieši viņam ir. Ar šito var. Tad paņem. Vienu galu tad atstutē tu. Pievelk to. Un tagad tad uzrādījās, cik tur ir. Bet tur viņam ir aplikācija, tā kā viņam ir sava aplikācija, Sola Measurement. Un tad es pastāstīšu, ko viņš dara. Tad viņam ir jāspiež tas. Un viņš tagad pieslēgsies, tāpēc, ka es jau biju pieslēdzies. Ja grib uztaisīt jaunu projektu, tad jāuzspiež tas. Un tad ir jāuzņem bilde. Nolikt malā metamēru. Nofotografē. Rekord atvilkaniet. Ja ir, tad uzspiežu ķeksīt. Un rekord tagad uzrādās tas. Lai sāktu, viņš ir tā kā rasējums, lai sāktu jāuzspiež tas zīmolīts tā kā ar līniju. Un viņš uzrādās tas. Lai tur varētu kustināt, kurā vieta grib, jātur vidū un jāpievelk tur. Lai tur tā kā garums un leņķis, tā kā grādus, tad jāņem voltiņu jātur, un tad tur sakārto, kā tev vajag.
nolikt tā, un tagad tā kā ir, nepagatavot, šitā arī var, bet vispirms šito mēs sāksim. Un šitā, un tad jāuzspiež vidū. Viņš uzrādās tas ir cik tur milimetros vai centimetros. Un mēs tur paņemam metamēru digitālo. Mēs pieliekam klāt. Mēs piemērījam un jāuzspiež tas send, kur ir ieslēgšana, izslēgšana pogi. Tad uzspiežot, viņam uzreiz aprakstīts. Viss tad save, un viņš parādās, cik tur ir, milimetros iekšpus. Mēs paņemsim vēl, tad to sakārtošu. Tagad viņš to pusi ņems. Jāuzspiež tāpatās kā bija. Paņem metamēru digitālo. Piemēru. Piemēri. Uzspiež send. Un viņš aprakstīja. Atsūtīja to. Un viņš uzrādīja to. Ja grib saglabāt, tad ir jāuzspiež tas saglabāšana poga, kas viņam. Tā kā trešais uzspiež. Un viņam saglabājies. To var nosaukumu nomainīt. Kāds tas ir. Tagad es novākšu malā bišķi. Un galvenais, kas ir jautājums, ir, vai ir vērts pirkt viņu. Jā, viņš ir vērts tā kā. Jo viņš ir kā precizitāte ir labi. Un arī, ka viņš ir elektronisks. Viņam ir 5 metri. Un tur rekodi lādēšanas, kur ports. Un tas tā kā viss. Un 8 stundas viņš tur bateriju. Un viņam ir automātiskā izslēgšana, izslēgšana. Kaut ko tur 3 minūtes. Un viņam ir IP54. Droši. Un tas ir viss. Es iesaku tā kā nopirkt tiem, kuri jau var atļauties. Un tie, kuri grib precizitāti. Tas viss tad. Paldies par skatīšanos un klausīšanos. Viss labi jums!